Šodien mēs atrodamies Rīgas motoru muzejā, kur sola īstu ceļojumu auto vēsturē. Nu ko, laižam? Sveicināt motoru sporta pasaulē, un motoru sporta pasaule tas nav tikai sports, ne tikai motosports, bet arī, protams, tā ir visa tā ekspozīcija, kas ir redzama šobrīd te visapkārt trijos stāvos. Baltijā viens no lielākajiem motoru muzejiem, viennozīmīgi vecākais, jeb labāk teiksim, pirmais šāda veida motoru muzejs ir jūsu rīcībā. Eksponāts numur 1, kalnu sacīkšu Auto Union, automobīls 16 cilindri un lielā mērā pateicoties tieši šī automobīļa esamībai muzejā. Muzejs ir tāds, kādu mēs viņu redzam. Es pat uzdrošinos apgalvot, nebūtu Auto Union, nebūtu Rīgas motoru muzeja. Katrā muzejā ir svarīgs stāsts. Šie automobīļi, šie dzelži būtībā ir tikai viena daļa. Svarīgs ir stāsts, un jo interesantāks, jo detalizētāks, jo ticamāks ir šis stāsts, jo interesantāks ir muzejs. Un motoru muzeja gadījumā tas viss ir izveidots tāda stāsta formātā, un ienākot muzejā, būtībā jūs sākat šo auto būvi izsekot no pašiem pirmajiem automobīļiem, motociklam līdz pat mūsdienām. Tā virtuālā lieta, tur Porsche var iekāpt iekšā un tur var uzģenerēt to video. Motoru muzeja fasāde ir stilizēta automobiļu Rolls-Royce, tātad šis dekoratīvais režģis. Tas viss arī sākās arī ar Brežņeva Rolls-Royce. Tur ir dažādas versijas, kā viņš ir sadauzīts, bet viņš ir sadauzīts un laikam, tie ir tā lielākā vērtība, ka tātad PSRS līderu automobiļiem, kurš ir sadauzīts. Jo nesadauzīt Rolls-Royce šobrīd vairs nav retums, bet tādā veidā sadauzīt, tas ir vienīgais. Te mums ir tāds Frankensteins un tas kādam viņam ir jābūt. Tā ir viena tā pati mašīna, tikai viņa ir tāda, kādai viņai bija jābūt un kāda viņa bija. Tas jau tikai automobīļu deficīts. Ir automobīls, droši vien varbūt nepārāk labā stāvoklī, un padarīt, modificēt viņu, lai ar viņu varētu braukt. Viens no pirmajiem arī benzīna tankiem, arī, ja mēs tagad salīdzinām, kā mēs zinām, kāda tagad benzīna tanks ir un kāds bija tad. Visbiežākais, ko šeit dzird, man tāds ir bijis, ja man bija nedaudz savādāks, ja man viņš negāja, ja es nemācēju neko braukt. Tā ir tā nostalģija un šeit, pagaidām vēl nav tik daudz laika pagājis un cilvēki atcerās, kas ir braukuši. Tad viņiem iespēja šeit atcerēties, gremdēties atmiņās. Jaunākā mašīna laikam būtu elektriskais Nissans, kas ir pārzāģēts lejā pirmajā stāvā. Viņš ir braucams, jā, mēs viņu savā gaitā iebraucam, tikai vajag pieslēgt, uzlādēt un viņš brauc. Viņam vajadzīgs, lai viņam būtu akumulators un lai būtu viņš pievienots pie kaut kā. Nu ko, mūsu ceļojums ir noslēdzies. Motoru muzejs tiešām ir kā laika mašīna auto vēsturē. Ieva Ziemele, Karlīna Savicka, Sandija Spundiņa un Betija Skuiņa. Raidījums Kivī.